Apgalvojumi, ka krīze nobremzējusi sekmīgi iesāktu uzņēmējdarbību, izskanējuši daudzkārt. Retāk dzirdēt stāsti par to, ka pateicoties krīzē biznesu uzsākts. Tas izdevies Strenču novada Veckūkuru saimniecei Ilvijai Jakovinai. Viņa krīzes laikā par nodoto pienu saņēmusi tik nožēlojams santīmus, ka nolēmusi pati sākt piena pārstrādi. Tagad saimniecība ved uz veikaliem gan svaigpienu, gan jogurtus, bet pat uzņēmēji kļūs par konkursa Sieviete Latvija 2011 laureāti. Veckūkuros viesojās Maija Migla. Veckūkuru saimniecību var atpazīt jau no tālienes. Nevienam citam mastā tik lepni neplīvo Latvijas un Eiropas Savienības karogi, un pagalmā ragas izslējusi ciemiņas negaida melnraiba govs. Ar Eiropas palīdzību uzceltajā kūtīrām gremo vairāk nekā 70 holšteinas melnraibās, kurām Vidzemes veterinārais servis ir izstrādājis tik sabalansētu ēdienkarti, ka piens uzrādīs izcils īpašības. Ar pienu lopkopību mēs nodarbojamies jau no 2000. gada. Un tā kā es visiem saku, kad pateicoties krīzē, mēs uzsākam šo pienu pārstrādi. Kamēr krīze nebija, tikmēr mēs nodevām pārstrādes uzņēmumiem un visiem bija labi, gan viņiem, gan mums. Bet, sākoties krīzē, tā piena cena kritās ļoti strauji un līdz ar to bija jāsāk domāt, ko darīt, kā izdzīvot. Veckūkuri bija pirmie no zemniekiem, kas ieguva pārstrādes uzņēmumu status, tādējādi ļaujot svaigu pienu izplatīt veikalos. Esam palikuši laikam vienu no tiem nedaudzajiem ražotājiem, kas savā laikā uzsāk svaiga piena realizāciju mazumtirdzniecības tīklā. Tātad šis ir gardējušs sapnis, piens no govs pupa, tieši pudelēs. Nepasterizēts? Nepasterizēts, neatkrējot, tikai atdzesēts. Pērn saimniecībā uzsākt arī jogurtu ražošanu. Saimniece saka, neatkrējojam, kādu pienu govs iedod, no tā arī taisām. Jogurtu recepti izstrādājis šveiciešu tehnologs. Tur ir šis dabīgais lauku piens, tad mēs draudzējamies ar liepkalniem. Un tur mums ir 5 veidi jogurtiņi ar liepkalnu rupmaizīti. Un draudzējamies arī ar Rīgas dzirnavnieku un izmantojam viņu graudu pārslas Herkules. Saimniecībā darbi ir daudz, strādā gan Ilvija un vīrs, gan slaucēji un 4 cilvēki piena pārstrādes jomā. Palīgā nāk arī dēli, kas vēl gan ir tikai skolnieki. Man pašam interesē mūzika ļoti aizrauja un arī saimniecībā man šķiet ļoti interesanti. Visinteresantāk, ka traktoru braukt ir un kad tur traktors paveic lielāko daļu tavā vietā. Un man nepatīkās gan ar tām dakšām, gan ar rokām tā strādāšana, jo diezgan grūti priekš manīm. Saimniecība saņēmusi gan atzinības rakstus, gan zelta medaļu konkursā par straujāk augošo apjomu Latvijas tirgū. Ir sējēji laureāti un produkcijai piešķirt arī zaļā karotīte. Cilvēks sācis no nulles uz savu senču zemes, saka Strenču novada domas priekšsēdētājs Jānis Petersons. Vietējā pašvaldība Ilvija izvirzījusi Latvijas avīzes rīkotajam konkursam Sieviete Latvijai 2011. Tas nav bizness, ko mēs varam nosaukt, kā es smējos, balto cimdu bizness, kad sēž kantorī un pārdod šeit cilvēkam ar sirdi un dvēseli jāmīl sava zeme, sava vieta un ar sirdsbalsi, ar savu entuziasmu, zināšanām un iespējām, ko varbūt droši vien arī Eiropa mums dod, kaut ko sasniegt var. Un šis ir izcils piemērs, manuprāt. Balvu nominācijā Sievietei par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai Ilvija kopā ar 12 citām laureātēm šodien saņēma konkursu noslēguma pasākumā Smārdē. Maija Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.